Kad pārāk daudz pierādījumu par tavu pakalpojumu sāks darīt ļaunu. Protams, nekad pārāk daudz labu pierādījumu nenāks par ļaunu, bet bieži vien cilvēki, kad iepērks pie tevis, viņi jau nestās uz tiem labajiem rezultātiem. Viņi grib zināt, kas ir sliktākā lieta, kas varētu notikt, ja viņi nopērk tavu pakalpojumu. Kad tu skaties kādu uzņēmumu Google reviews, pirmā lieta, uz ko tu skaties, ir vissliktākās atsauksmes. Kas varētu būt vissliktākā lieta, kas notiek ar tevi, ja tu iegādājies šo pakalpojumu? Kā tu vari pārliecināties par to, ka tu kontrolē, kāda ir tā pasniegtā bilde no tava uzņēmuma šim potenciālajam klientam, ir izveidojot izglītojošu saturu, reāli pārēj pāri video materiālā. Hei, šie ir mūsu labākie rezultāti un šeit ir mūsu sliktākie rezultāti. Kāpēc mums bija sliktākie rezultāti? Ko mēs esam darījuši, lai šādi vairs neatkārtotos un konkrēti izeit cauri, kas notika tajā situācijā, kāpēc cilvēks atstāja sliktu komentāru. Un šādi, ja tu pasniedz šo informāciju, pirms tas cilvēks spēja redzēt šo slikto atsauksmi, tu uzreiz būsi spējīgs pārliecināties par to, ka šīs te atsauksmes tevi slikti neietekmēs un pat uzbūvēs lielāku uzticamību šajā potenciālā klientā.